Ar svētku uzrunām, apbalvošanu un balvi noslēdzies jau 14. mednieku festivāls, kurš kā ik gadus pulcēja medniekus, viņu draugus un ģimenes no visas Latvijas. Šogad mednieku festivāls notika Burtnieku novada Rencēnos. Katru gadu festivālam ir sava tēma, un šogad tā bija medības 30 gadu apakaļ. Tā kā bija interesanti, kurš bija saglabājis, kas nu kuram bija mājās, drēbes, un tāda bija jautrības. Mednieku festivāls tas ir, lai saliedētu visus medniekus, koptu tradīcijas, un tā ir novada arī popularizēšana. Visus pašdarbniekus parādīt, kas ir šī novadā. Bet katru gadu notiek savā vietā festivāls, un nākošais gads būs Dundagā. Kas tieši mednieku festivālā tiek darīts? Festivālā vienmēr ir 13 disciplīnas. Ir gan grupās, ir sacensības, stafetes, ir pa vienam, ir tādas tradicionālās, vienmēr ir medību zinības, trīsveidu šaušanas, un tad pārējās ir visādas stafetes. Katrs mēģina katru gadu tās izgudrot savādākas, lai būtu interesanti, un arī vienmēr ir tāluma noteikšana. Vēlētos novēlēt, lai būtu mednieki saliedēti Latvijā, jo mēs neesam nemaz tik milzīgs skaits. Un lai šis festivāls turpinātos un būtu jauks vienmēr. Ne viņš tik daudz būtu kā milzīgas sacensības, bet viņš vairāk, lai būtu tā kā ģimeņu pasākums ar sacensībām. Ļoti interesanti. Tā ir lieliska atpūta, ja? Tikšanās ar kolēģiem, ja? Kur visi, principā, mednieki visi vienlīdzīgi, neatkarīgi no tā, ko viņi dara, teiksim, lai viņš būtu ministrs vai kas, ja? Vai arī vienkārši, teiksim, zemnieks, ja? Bet šeit visi vienlīdzīgi. Tā kā šeit tā brīva atmosfēra, tas kas man saista. Galvenais jau, manuprāt, ir iesaistīt tos jaunos medniekus un jaunatni, jo to var šajos pasākumos iesaistīt. Un te viņi redz to, kad viņam ir interese būt par mednieku, un es domāju, tas ir liels pienesums mūsu Latvijas medniekiem. Man jau kaut kā tā ir iegājies, kad es jau daudzus gadus pārstāvu savu kolektīvu attālumu noteikšanā uz acis, ja? Un šogad piedalījos arī šaušanā, un ļoti patīkam, kad jau daudz 14. reizi notiek šāds festivāls, ja? Un ir iespēja tāda kopā būšanas sajūta, tas ir lieliski katrā ziņā.